Sveiki! Šodien ielokosimies tādā klusākā vecrīgas nostūrī starp Šķūņu, Amatu un Laipu ielām, tur, kur reiz bija franciskāņu klosteris un Svētās Katrīnas baznīca. Jā, ļoti interesanta vieta ar bagātu vēsturi. Tieši tā. Mums ir materiāls, kas diezgan detalizēti izsako līdzi šīs vietas pārmaiņām cauri gadsimtiem. Mēģināsim šodien kopā atšķitināt šo stāstu, sākot no viduslaikiem līdz pat mūsdienu diezgan neparastai ēkai. Labi, ķeramies klāt. Tātad sāksim ar to, ka tā teritorija sākotnēji piederēja baznīcai. Ir pat tāda versija, ka pirmais koka doms varētu būt bijis tieši tur. Pirms nodegā, jā? Tas bija 1215. gadā, ja nemaldos. Tieši tā. Un tad, kad jauno domu uzcēla citur, šī vieta 1258. gadā nonāca franciskāņu mūku rokās. Un viņi tur izveidoja vīriešu klosteri ar akmens kapelu, kas bija nosaukta par Svētās Katrīnas klosteri. Un tas esot bijis, lielākais visā Livonijā un Prūsijā. Iespaidīgi rekonstrukcijās var redzēt visu to kompleksu baznīca, kapitula zāle, kas tur vēl bija. Ēdamzāles, klostera pagalms. Un te, starp citu, parādās, kas ļoti interesants. Tā vecā klostera ēdamzāle vēlāk kļuva par, pilsētas tirgotāja sapulču vietu. Tieši tā vecā ēdamzāle. Jā, bet blakus esošā Svētā Jāņa kapele tā savukārt kļuva par amatnieku sanākšanas vietu. Un kas ir pats aizraujošākais šo telpu izmēri, viena lielāka, otra mazāka. Tieši tie deva nosaukumus lielajai un mazajai ģildei. Neticami. Tātad lielā un mazā ģilde nosaukumi nāk no šīm klostera telpām. Tas gan ir atklājums. Tieši tā. Protams, tās oriģinālās ēkas diemžēl nojauča 19. gadsimtā. Jā, un uzcēla tās, ko mēs šodien redzam, kas izskatās vairāk pēc piliem, nevis klostera daļām. Bet vai kaut kas palika pāri? Ir saglabājies mazās ģildes ģerbonis. Un tajā ir redzams tās vecās klostera kapilas attēls, kā tāds atgādinājums. Skaisti. Un pats Svētās Katrīnas baznīca, tā, kas pirmo reizi minēta 1312. gadā. Kāda tā bija? Acīm redzot ļoti grezna, avotos minēti bagātīgi ziedojumi, vitrāžas, gleznas, kogriezumi. Turpat Melngalviem bijusi sava kapela ar ļoti greznu altāri. Melngalviem? Tajā pašā baznīcā? Jā. Un ir pamats domāt, ka tās Svētā Jūra un Svētās Marijas skulptūras, kas tagad ir Rīgas Vētures muzejā, ka tās ir nākušas tieši no šī Melngalvju altāra. Pat viduslaiku sienu gleznojuma fragmenti ir atrasti. Bet pagaid mirklīti, franciskāņi taču bija ubagojošais ordenis, viņi sludināja pieticību. Kā tad viņa baznīca varēja būt tik bagātīgi rotāta? Tur kaut kas neiet kopā? Pilnīgi pareizi pamanīja. Tā ir tā lielā pretruna. Un šī te pieaugošā greznība, tā acīm redzot ļoti nepatika pilsētniekiem. Tas viss, kā lai saka, uzsprāga kalendāra nemieru laikā. 1523. gadā tie lielie nemieri. Tieši tā. Reliģiski, sociāli nemieri, un to laikā baznīcu pamatīgi izpostīja. Interesanti, ka paši Melngalvi esot sagrāvuši savu lepno altāri. Paši savu altāru? Kāpēc? Iespējams, lai tas nenonāktu postītāja rokās, vai arī, grūti pateikt precīzi. Bet fakts ir tāds, mūkus izdzina, visus īpašumus konfiscēja, un baznīcas zvanus tos pat pārkausēja lielgabalos. Kungs, tas gan ir dramatisks pavērsiens. Tātad baznīca bija izpostīta, kas notika tālāk ar pašu ēku? Tā stāsts turpinājās, bet jau citā veidolā. Sākumā to pārbūvēja par dzīvojamo māju, tad tā kļuva par noliktavu, un beigās tās drupas kļuva par pamatu jaunām noliktavām, jeb, spīkeriem, kā mēs tos saucam. Spīkeriem uz baznīcas drupām? Jā. Un vēlākos laikos, kad šos spīkerus pētījām, 19. gadsimta beigās un tad vēl reizi 1962. gadā, atklāja arvien jaunus senās baznīcas fragmentus, piemēram, aizmūrētus gotiskos logus. Viens tāds, starp citu, ir redzams altārdaļas sienā vēl šodien. Interesanti. Un tad mēs nonākam pie tā viena konkrētā spīkera Laipu ielā. Tu minēji, ka tam ir īpašs stāsts. Jā, tas ir tāds, īpašs gadījums. Sākotnēji to kļūdaini uzskatīja par viduslaiku klostera daļu, un šī kļūda ironiskā kārtā tam pat palīdzēja. Kā tad palīdzēja?
jo 1960. gados, pateicoties šim kļūdainajam uzskatam, tas iegūja arhitektūras pieminekļa statusu, to sāk kopā, ierīkoja tur dzīvokļus, bet tad, 2003. gadā, arhitekts Artūrs Lapiņš to pārbūvēja par kaut ko diezgan unikālu vienas ģimenes māju. Vienas ģimenes māja, bijušajā spīkerī, kas sauc uz baznīcas drupām. Tas skan, tiešām neticami. Kā tā māja izskatās? Viņa ir īpaša jau ar savu novietojumu, tā nav pie pašas ielas, bet tā kā plašā pagalmā. Ir 3 stāvi un pagrabs. Aha. Iekšpusē ir saglabāts dažas oriģinālas 19. gadsimta detaļas, koka kāpnes, jumta konstrukcijas, bet telpas pašas ir ļoti modernas, pat ar stikla sienām vietām. Modernas tātad. Kontrasts ar vēsturi. Jā, tāds apzināts kontrasts. Ārpusē ir parādījies tāds romantisks balkoniņš, mūsdienīgi logi, terase, masīvi kokavārti un slēģi, un pats unikālākais elements ir skurstenis ar vējrādi Rīgas gailīti. To pašu slaveno Rīgas gailīti. Jā, un runā, ka tas esot pēdējais saglabājies šāda veida oriģinālais gailīts visā pilsētā, tieši uz šīs mājas jumta. Pēdējais Rīgas gailītis uz mājas, kas izaugus no viduslaika baznīcas drupām. Tas tiešām labi apkopo visu šo stāstu. Tātad, ja mēs tā rezumējam, no rosīga klostera un bagātas baznīcas cauri nemieriem, postījumiem, drupām, noliktavām, līdz pat šādai privātai, modernai, bet vēstures elpas pilnai mājai pašā Vecrīgas sirdī. Tieši tā. Šī vieta ir kā tāds vēstures slāņu kūka, viss uzkrājas, saglabājas, transformējas. Un tā ironija, ka tā sākotējā kļūda par ēkas vecumu iespējams bija izšķiroša, lai to vispār saglabātu un vēlāk pārvērst par šo arhitektūras pērli. Tas ir lielisks piemērs, kā vēsture dzīvo pilsētvidē, mainās, pielāgojas. Protams. Tas ir stāsts par pārmaiņām, par nejaušībām, par vēstures elpu mums visapkārt. Un tas tiešām liek aizdomāties, cik daudz vēl šādu apslēptu, varbūt pat aizmirstu stāstu glabājas tepat mums blakus, aiz tām fasādēm, kurām mēs katru dienu paejam garām, nemaz nenojaušot, kas slēpjas to mūros.